Ir pavasaris, mostas daba un līdz ar dabu modisies arī Rosība Dirty Deal kafē, kur nedēļas nogalē norisinājās pozitīvs pasākums kopā ar Karalisko improvizācijas teātri un daudziem vintage lietu un apģērbu piekritējiem. Te ir viss kaut kas, sākot ar piespraudēm un padomu laikā ploksnēm, un šodien visiem patīk mikseri. Vienu arī jau nopirka. Lai iepirkšanās būtu patīkamāka un pavasara atnākšana vēl jūtamāka, katram gribētājam bija iespēja nobaudīt kaut ko nefiltrētu, proti jauno cēsu nefiltrēto alu. Viņš ir speciāli gatavots un lai pierādītu to, ka nav obligāti vajadzīgs tikai 10 dienas, kad alus sabojājās, jo tas ir mīts, jo alus glabājās daudz ilgāk. Ir svarīgi, lai viņš būtu tīrs, lai nebūtu slikto baktēriju klāt. Un, protams, jo ilgāk viņi grib saglabāt garšīgāku, tad viņš jātur tomēr vēsumā un tumšā vietā. Māris Grambergs stāsta, ka izstāstīt, kā garšo jaunais cēsu nefiltrētais alus nemaz nevar. Tas esot jānobauda. Uz šo brīdi garšo praktiski visiem, ar ko es esmu runājis, garšo alus. Jo viņš ir pēc vecām tradīcijām lielāku blīvumu, mazāku alkoholu, kā līdz šim pierasta ali, kas ir. Vajag nobaudīt. Ļoti laba garša, ļoti labs garšīgs alus ir. Pasākumā piedalījās un alu baudīja arī Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone Zatlere ar ģimeni. Viņš ir pilnīgi tātad dzīves alus. Turpinās alu rūkšanas procesu. Un atsaucība par to alu, ka viņš bija izlējamais, bija milzīga. Mums ceļas pie rūpnīcas stāvēja rindas brīvdienās. Un mēs viņu tirgojām, izlējām un arī pasākumos tirgojām. Un tad mums radās ideja, tad kāpēc viņu neieliet pudelēs. Viņš ir tāds piesātinātāks, gards. Gards. Apsties, kāds viņš izstās. Viņš nav nekāds caurspīdīgs un tāds īsts latviešu aliņš. Baudot Karaliskā improvizācijas teātra izrādi, viesi baudīja arī alu, un visi kā viens atzina, ka tas liekot domāt par vasaru. Nāk vasara, lietos nefiltrētu alu? Bīstam, jo nefiltrētais aliņš jau ir tāds, kas, alus zinātājs zina, ko tas dara. Ko viņš dara? Viņš diezgan ātri sagriež tev karuselī, bet kāpēc ne? Viņš ir ļoti garšīgs un mazās devās ļoti forši. Kā garšo? Es teikšu ļoti garšīgs un nefiltrēts. Man viņš garšo. Tu dzersi šovasar nefiltrēto cēsu? Šovasar gan Jāņos noteikti ieteikšu arī citiem cilvēkiem dzert tiešām nefiltrētu alu, jo viņš ir tiešām ļoti garšīgs un veselīgs. Karaliskā improvizācijas teātra izrādes noslēgumā uz skatuves kāpa arī pati Eva Sietiņsone Zatlere, lai ne tikai smīdinātu publiku, bet arī iepazīstinātu visus ar šīs vasaras modīgāko alu. 3 lietas, kas par viņu ir jāzina, lai viņu varētu arī iedzert. Pirmais, viņš ir pilnīgi dzīves. Viņš dzīvo, viņā dzīvo raugs, tad raugs turpina savu rūkšanas procesu. Otrā lieta, viņš ir nefiltrēts un nepasterizēts. Un trešā lieta, tam ir derīguma termiņš 30 dienas. Tikai 30 dienas. Jūs veiklā jautāsiet, nevienam citam nav. Šis ir vienīgais tātad ar tik īsu derīguma termiņu, tāpēc viņš ir jādzer ļoti ātri, šausmīgi ātri. Tātad. Vintage ir modē, alus ir modē, šis ir vintage alus. Cēsu nefiltrētais. Vintage alus. Tātad, jau pagājuši gadu mēs iepazīstinājām jūs ar viņu ar jums, un viņam patika. Un tāpēc viņš tagad būs arī pudelēs, pieejams. Varēsiet viņu baudīt gan garāžās, gan ģērbtuvēs, gan visur citur. Es domāju, ka es esmu gatava ar jums arī iedzert šo garšīgo jauno alu. Tad par šīs vasaras galveno modes lietu alu. Cēsu nefiltrēto. Šīs brīvdienas ir devušas startu jaunām sajūtām, notikumiem un pasākumiem, kas liks pavadīt pavasari un gaidāmo vasaru ar smaidu sejā.